Tā, sveiki, labvakar, Dievi vīri, esiet svētīti. Jā, pateicamies par visu, kungs Jēzus, par to, ka tu mums dāvā šo vakaru, šo dienu, paldies par šo svētdienu. Tā kā jā, gribēju jums padalīties, ko svētais gars man ir atklājis par latviešu tautas svētumu. Mēs zinām, jāruna iet par Ulmaņa režīmu vai Ulmaņa valdību, kas arī, mūsu svētums, ka vispār nedrīkst neko sliktu pateikt par to, un ka mums vispār mēs nedrīkstam pieļaut nevienu sliktu domu, mēs to saprotam, Un tā, atgādināšu, kā tur Ulmanis nāca pie valdības, un visi ievies kārtību savu diktatūru, un pateicoties Ulmaņa režīmam, latviešu tauta kļuva bagāta, pārtikusi, un viņi no kalpu tautas, Ulmaņa režīms latviešu tautu padarīja par kungiem, ne tikai par kungiem, bet par tiešām bagātiem kungiem, vieniem no bagātākajiem visā Eiropā tajā laikā. Un par ko ir stāsts, un tā kā, viss bija ļoti priecīgi un šausmīgi liels uzplaukums, bet, pienāca 40. gads, kad nāca komunisti, teica, mēs gribam visu iekarot, un tad, kas Ulmanis teica, lūdzu nāciet un dariet, mēs jums ļaujam, Tā kā, kur tas viss, kur ir tā problēma? Problēma tāda, ka mēs redzam, ka latviešu tauta ir mamona pielūdzēja tauta, viņi bija visu to, viss bija brīnišķīgi sataisīts, radīts, un neviens negribēja tā, lai tas viss tiktu iznīcināts līdz ar to, kas bija šķiršanās un ko darīt, un tomēr latviešu tauta izšķīrās, atteicās no brīvības, par labu mamonam, un mēs zinām, ka brīvība tā ir dievišķība šī, bet mamons, tas manta, tā nav, un līdz ar to, tas lielākais mūsu latviešu tautas noziegums, vispār lielākais grēks visā vēsturē, tas ir tāds, ko īsti neviens nerunā, neceļ augšā, baidās tam pieskarties, Protams, visi citi vainīgi, komunisti, Staļins, un viss tas ir, visi vainīgi, izņemot paši, Bet tā, un mēs redzam, ka otrajā pasaules karā mums ir liela mīnusi, mums nav nekāda savu varoņi. Mēs nekarojam savu zemi. Labi, mēs karojam pa Hitleru, bet, tas vairs tas neinteresē, neviens mums paldies par to neteiks, Protams, mēs pierādījām, ka spējām nokarot 1/10 ar jebkuru armiju, un tas, paldies Dievam, mēs izrādās tomēr esam karotāju tauta. Mēs mākam karot, un to visu darīt, bet, šajā sakarā, ko es gribēju teikt, par to, ka neviens vēl nav to nožēlojis šo milzīgo grēku, Mēs joprojām, tas ir mūsu ideāls, materiālās lietas, un tad mēs jau redzam atmodas laikā, mēs jau ielikām mūsu prezidentu, Ulmaņa radinieku, cerībā, ka viņš atjaunos veco agrāko spožumu un varu, bet, diemžēl, tas nenotika, Kas notika? Notiek, ka mēs 30 gadus dzīvojam nabadzībā, un tas iemesls tieši tas, ka mēs nenožēlojam to, kas ir izdarīts, par ko mēs nenožēlojam šo izvēli, kad mēs izvēlējāmies brīvību. Nē, mēs neizvēlējāmies brīvību, mēs negribam būt brīvi, bet mēs gribam pielūgt mamonu turpināt, mēs negribam, ka tiek iznīcināts viss tas, ko mēs esam uzbūvējuši, Tā kā, tas jau turpinās, Tā kā, kamēr mēs no tā neatgriezīsimies, tikmēr mēs nekļūsim bagāti un pārtikuši. Tas ir dievišķs likums, un tā tas būs. Amen. Tā kā, čau visiem, uz redzi.